Sveiki visiem, mani sauc Jānis Uplejs, un es tā kā būšu moderators šai, nezinu kā to nosaukt, vai par interviju, vai par ko, bet šai jautājumu atbildēšanai. Un es gribu jums teikt to, ka sākumā tiks atbildēti tie jautājumi, kas ir saistīti ar tām svētkrunu sērijām, kas mums ir bijušas šeit Vīlens draudzē. Tas ir, es zinu, ka esmu glābts, kalnu svētkrunu, gara auglis, un būs arī kādi jautājumi, ko mēs noteikti nepaspēsim atbildēt, jo tie tiešām bija daudz, bet tos nebaidieties, mēs atbildēsim kādā citā reizē. Un tad uz jautājumiem mums atbildēs šodien Girts Ašnevits, Raimonds Logins, Markus Stroškalns, aicinu vīri jūs priekšā. Un man tiešām ir prieks, ka jūs iesūtījāt jautājumus, jo tas nozīmē, ka jūs domājat un jums nav vienalga par to, ko jūs šeit dzirdat. Pirmais jautājums tātad būs jautājums, ko atbildēs mums Girts. Kā zināt, ka mans vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā, jeb kā jūs skaidrotu pestīšanas drošību? Jā, es domāju, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs un ļoti izšķirošs, jo kā zināt, vai es esmu glābts, un te nevar atbildēt ar tādu atbildi, es ceru, ka es varbūt būšu izglābts, vai es ceru, ka Dievs būs pret mani žēlīgs. Ziniet, lielākā daļa pasaules reliģijas jau runā par to, tev ir kaut kas jādara, lai tad varbūt beigās tu nonāktu debesu valstībā, nonāks pie Dieva. Bet ja mēs skatāmies Bībelē, tad Bībelē ir ļoti skaidri runāts par to, ka ir kādas pazīmes, no kā mēs varam spriest, ka cilvēks tiešām ir glābts, ka cilvēks tiešām ir ierakstīts šajā dzīvības grāmatā. Un mēs jau vairāk kārt esam arī šo sēriju laikā sacījuši un citējuši šos vārdus, ko Kristus saka, no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Un te es gribu atbildot uz šo jautājumu, es gribu teikt, mēs draudzē klausījāmies svētkrunu sēriju, kur tā arī saucas, es zinu, vai es esmu glābts, un tās bija 9 svētkrunas. Ja jūs vēlaties, pameklējiet mājaslapā 2013. gada ieraksti no 8. septembra līdz 17. novembrim. Šīs svētkrunas jūs varat noklausīties. Bet, ja varbūt tas nav iespējams izdarīt, tad es pavisam īsi varbūt vēlos atgādināt tās pamatlietas, par ko mēs toreiz domājam. Un šo pārliecību, ka mēs varam teikt, jā, es esmu glābts, es esmu ierakstīts dzīvības grāmatā, to vispirms jau pašā pamatā dod tas, ka mēs piedzīvojam šo jaunpiedzimšanas momentu, par ko mēs lasām Bībelē. Kad mēs saprotam, ka mani grēki ir piedoti un kad mēs atzīstam Jēzu Kristu kā savu kungu. Un tad, kad tas notiek, tad Kristus jau caur savu vārdu izgaismo mūsu dzīves un parāda arī tās lietas, kas varbūt mums vēl ir jāatstāj, kur mēs varam ar Dievu žēlastību un palīdzību no tām tikt vaļā. Bet ir kādas pazīmes, kuras liecina, ka tava glābšana tiešām ir patiesa, un ja tās nav, tad ir vērts domāt, kā mums rīkoties tālāk. Un pirmā izpausme ir tā, ka mēs patiešām mīlam Dievu. Tas ir brīdis, kad mēs saprotam, ka es no Dieva ienaidnieku esmu kļuvis par Dieva draugu. Kad mēs saprotam, ka ir šis augstākais bauslis, tev būs Dievu mīlēt. Un redziet, tad katram cilvēkam ir jānotiek šai dzīves vērtību izmaiņai. Un ja tu gribi būt glābts, bet tu neesi gatavs mīlēt Dievu, tad Bībele saka, ka tas nevar notikt.
Tad vēl ir otrā tāda izpausme, kad mēs atzīstam, ka Dieva vārds ir mūsu dzīves autoritāte. Un kad mēs cenšamies savā dzīvē paklausīt. Un tad mēs saprotam, ka grēks, ar ko mēs dzīvē sastopamies, un mēs visi grēkojam, bet izmainās mūsu attieksme, mēs sākam ienīst šo grēku. Un tas, ka tas veidojās mūsu dzīvē, tas parāda, ka mūsu ticība ir īsta. Bībele runā vēl par kādām lietām, par mīlestību pret tuvāko, un tas viss rada šo pārliecību, ka tas, ko Dievs manā dzīvē ir darījis, tas ir ar paliekošu iespaidu. Un tas galu galā nozīmē, es esmu ierakstīts dzīvības grāmatā. Bet ir vēl kāda lieta, un tādas patiesas glābšanas rezultāts ir tas, ka mēs paliekam ar Kristu. Un es vēlos vienu raksturvietu nolasīt. Es jums atgādinu evaņģēliju, ko Pāvils saka korintiešiem. Es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju. Citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi. Ir svarīgi, ka mēs paliekam tajā, ko mēs esam piedzīvojuši, un Dieva vārdu lasot un mācoties no tā, saprotot to, cenšamies to arī izdzīvot dzīvē. Un tas ir tas, ko mēs esam centušies draudzē arī visu šo sēriju laikā teikt. Dieva vārds ir mūsu autoritāte. Paldies. Nākamais jautājums Raimondam. Ko nozīmē nomirt sev, jeb aizliegt sevi? Nomirt sev, jeb aizliegt sevi. Mateja 16. nodaļa. Mēs redzam, ka tie ir no 24. līdz 26. un tur rakstīts. Tad Jēzus teica saviem mācekļiem, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas grib glābt savu dzīvību, to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselē nodara ļaunumu? Un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli? Tātad šie ir tie panti, kur Jēzus skaidro, jeb saka saviem mācekļiem. Un viņš runā par nāvi, tas nozīmē, kaut kam ir jāmirst, vai ne? Un aizliegt sevi, jeb nomirt sev, tas nav atteikties no cukura brokastīs. Tas ir, ka tu paskaties uz savu dzīvi un tu uzdod šo jautājumu, vai tās prioritātes, kas ir Jēzum, ir tās pašas prioritātes, kas ir man. Vai manas prioritātes ir tās pašas prioritātes, kas ir Jēzum. Un tāpēc Jēzus saka, ka ja tu gribi man sekot, tad aizliedz sevi. Un ko nozīmē aizliegt sevi? Ko nozīmē, kad vispār kādu aizliedz? Atcerieties, Pēteris Jēzu aizliedza. Ko viņš teica par Jēzu? Es viņu nepazīstu, es viņu nezinu. Un savā ziņā aizliegt sevi, tas nozīmē, tu saki, mans vecais cilvēks, es tevi nepazīstu. Es nezinu, kas tu esi vai ne. Un tāpēc šis jautājums ir, kad tu uzdod, palūkojies uz savu dzīvi, kas ir tās prioritātes manā dzīvē. Un mums patīk teikt, man patīk teikt, mana alga, manas brīvdienas, mans atvaļinājums un viss ir mans, vai ne? Bet Jēzus saka, ja tu gribi man sekot, tev ir jānomirst sev un jāizliedz sevi. Un 27. pants ir,
Jo cilvēka dēls nāks savā tēva godībā līdz ar saviem eņģeļiem, un tad viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Kur ir tāds atgādinājums, ka viņš nāks, un ko tad tu teiksi, vai ne? Vai tu būsi izvērtējis savu dzīvi? Man liekas, to tas nozīmē. Paldies. Nākamais jautājums Markum. Kas ir domāts ar to, ka pret gara augļa izpausmēm nav bauslības? Neskaidrību rada vienādā vārda sakne, vārdam bauslis un bauslība, kam saturiskais lietojums šķiet atšķirīgs, jo baušļu ievērošana ir spēkā, bet bauslība it kā nav būtiska. Visiem sveiciens arī no manis, un man ir prieks kalpot šeit kopā ar visiem šiem vīriem. Un nav arī bieži tāda iespēja, ka tu vari sagatavot vairāk svētrunas vienai reizē, vai ne? Bet labi, es centīšos atbildēt īsi, un tas ir ļoti labs jautājums, jo tiešām ir tā, ka no vienas puses bauslība vairs nav spēkā, no otras puses mums ir jāievēro Dieva baušļi, vai ne? Un te es vēlos atgādināt to, ko mēs jau runājām Kalnu svētrunā, un varbūt var uzlikt uz ekrāna, bija 3. Mēs izdalījām, ka ir 3 veida likumi. Ir morālais likums, kas tika dots, kas ir gandrīz visi 11, kas ir gandrīz visi baušļi. Tad ir civilais likums, kas tika dots Izraēlam kā tāds likums, ko jums būs ēst, kā jums būs ģērbties, lai jūs būtu atšķirīgi no pārējām tautām, lai jūs nesaplūst kopā ar pārējiem. Un tad bija ceremoniālais likums, kas bija tas, kas noteica, kā mums būs templī rīkoties, kā mums būs kādas svētku dienas reliģiskas mums būs ievērot. Un tad, kad Jēzus atnāca un nomira Golgātā, viņš visu šos 3 likumus piepildīja. Jā, Jēzus Kalnu svētrunā teica, es neesmu nācis atmest kādu no baušļiem, bet es esmu nācis viņus visus piepildīt. Un tādēļ mēs varam teikt, ka mēs esam brīvi no bauslības. Bauslībai vairs nav varas pār mums. Mēs Golgātā nomirām līdz ar Kristu un tagad dzīvojam garā. Un tāpēc tā pēdējā sērija, kurai mēs te gājām cauri, Galatiešiem 5, visa šī nodaļa patiesībā runā par kristīgo brīvību. Pat jaunajā tulkojumā ir virsraksts kristīgā brīvība, ja jūs pastīsieties Galatiešiem sākumā. Vai ne? Un tur sākumā Pāvils saka, es nolasīšu 1. pantu, brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu. Tad viņš saka, to, par ko Kristus šeit nomira, neatgriezieties atpakaļ un nesāciet atkal dzīvot tā, it kā viņš nebūtu nomiris par to. 2. 3. pantā viņš saka, ja jūs ļaujat sevi apgraizīt, tad Kristus jums neko nepalīdzēs. Vēlreiz es apliecinu katram, kas apgraizās, tāds viņš kļūst par parādnieku, kam jāpilda visa bauslība. Citiem vārdiem sakot, ja tu tagad centīsies tomēr kaut ko no šiem baušļiem pildīt tādēļ, lai tu tiktu glābts, tad patiesībā tu pasaki, ka tu gribi turpināt dzīvot pēc bauslības. Ja? Un tas ir tas, par ko šajā 5. nodaļā Pāvils runā. Viņš saka, ka jūs gribat atkal atgriezties atpakaļ tur. Un tad tajā jautājumā bija jautāts, kādēļ 23. panta beigās ir teikts pēc visām šīm gara augļa izpausmēm, kādēļ tur ir teikts, pret tādām lietām nav bauslības. Un tas ir ļoti labs jautājums. Es to arī uzdevu, tad, kad mēs sākām šo svētrunu sēriju. Sākam viņai iet cauri. Un te viņš kontrastu parāda starp 2 lietām. Viņš pasaka, pret šiem gara augļiem nav bauslības. Tad jūs to varat darīt, jūs varat tiekties pēc šīm lietām, neatgriežoties atpakaļ bauslības jūgā. Turpretī, ja jūs gribat apgraizīties, jūs pasakat, ka es tomēr gribu pildīt bauslību un es gribu apgraizīties. Viņš saka, ja jūs to darat, jūs atgriezīsieties atpakaļ bauslībā un tad jums ir jāpild visa bauslība un tad jums nav nekāds izredzes Dievu priekšā. Bet tiekties pēc šīm gara augļa īpašībām, ja tām izpausmēm mūsu dzīvē, to tu vari darīt un tu neatgriezīsies atpakaļ bauslībā. Tu turpināsi dzīvot Kristu, jo patiesībā bauslība ir, kad Jēzus jautāja, kas ir augstākais bauslis, tad atbilde bija, pareizi sakot, kad Jēzum jautāja, kas ir augstākais bauslis, tad viņš atbildēja mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Līdz ar to mīlestībā tu piepildi visu bauslību un
Un tāpēc arī šeit gara augļos pirmā ir mīlestība, un viss pārējais nāk ārā no mīlestības. Jā, tā kā mums, kristiešiem, bauslība vairs nav spēkā, bet mēs turpināsim dzīvot pēc bauslības, pēc morālā likuma, jo morālais likums ir laba lieta, ko Dievs deva, kā viņa likumu, kā viņa skatu uz šo pasauli, uz dzīvi, uz to, kas ir labs, un to Kristus piepildīja, bet mēs joprojām dzīvosim pēc tā, jo mēs tiecamies uz to, kas ir labs un kas ir Dieva prāts. Paldies. Paldies. Nākamais jautājums būs Ģirtam. Vai ir pieļaujams, ka mācītājs sludina, ka Jēzus ir gribējis, ka esam bagāti? Vai tas nav labklājības evaņģēlijs? Vai vispār ir atbalstāms, ka kristietis tiecas pēc materiālām vērtībām? Kā saprast 2. vēstules korintiešiem 8. nodaļas 9. pantu, kur ir teikts, ja jūs zināt mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka viņš bagāts būdams ir tāpis nabaks jūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. Jā, es varbūt sākšu ar šī jautājuma to otro daļu, kur ir šī rakstvieta 2. korintiešiem 8:9. Un, ja mēs apskatāmies Bībelē, tad šīs sadaļas, kur ir arī šis pants, virsraksts, ir mudinājums būt nesautīgiem. Un kā piemēru apostols Pāvils min pašu Kristu, kurš būdams Dieva dēls, kuram pieder viss, nāca uz šīs zemes, piedzima vienkāršā lopu kūtī, silītē, kļuva nabaks, atstājot visu savu debesu godību, lai mēs caur to, ko viņš mums parāda, un galu galā uzņemoties arī visus mūsu grēkus, lai tas mums kļūtu par mūsu bagātību. Jo tā bagātība ir tā, ka mūsu vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā, par ko jau es iepriekš sacīju. Protams, šis jautājums ir diezgan tāds apjomīgs, bet es centīšos kādas īsas domas jums atstāt. Vai ir pieļaujams, ka mācītājs sludina, ka Jēzus ir gribējis, ka esam bagāti? Es gribu teikt, nav pieļaujams, ja tā pavisam īsi to varētu atbildēt. Un tas ir diezgan populārs šodienas pasaulē tāda kustība, labklājības teoloģija, pilnā evaņģēlija kustība, kur cilvēks svēto garu uzskata kā varu, lai sasniegtu visu, ko ticīgais vēlas. Bet, ja mēs skatāmies Bībelē, tad būtībā Bībelē izskan ļoti daudz brīdinājumu no tā, lai cilvēks uzmanās un sargās no mantkārības. Un tā problēma, ar ko bieži vien mēs cilvēki sastopamies, runājot par bagātību, ir tā, ka šī bagātība, jeb manta, sāk kļūt mums par mūsu dievu. Un šeit Vīlandes draudzē bieži citētais mācītājs Džons Paipers saka par šo kustību, ka tā ir elgdievība un tas nav evaņģēlijs. Vēl, ja mēs skatāmies un mēs draudzē to esam uzsvēruši, ka mūsu mērķis ir kļūt līdzīgākiem Kristu visā, ko viņš ir darījis, tad, ja mēs domājam par to, kāds bija Jēzus mērķis, un ja viņa mērķis būtu bijis kļūt bagātam, ja tas būtu arī šīs dievbijības mērķis, tad Jēzus noteikti būtu pēc tā dzinies. Bet Bībele saka, Jēzum nebija, kur nolikt savu galvu. Ja mēs palūkojamies pirmajās draudzēs, par ko mēs lasām Bībelē, tad arī tur mēs redzam, ka tur šīs lietas nebija svešas.
Arī tur viņi sastapās ar šo pašu problēmu. Un kādā vietā apustulis Pāvils, rakstot vēstuli Timotejam, kurš bija viņa skolots audzēknis, kuram viņš veltīja daudz laiku, un, lai viņu ievadītu garīgajā darbā, viņš diezgan asi liek vērsties pret tādām lietām draudzē. Viņš saka, ir cilvēki, kas ar dievbijību cer iegūt peļņu. Bet tad viņš tālāk saka, patiesi lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību. Bībele jau nesaka, ka tā manta ir slikta, jeb bagātība ir slikta. Un es domāju, Bībelē ir pietiekoši daudz cilvēku, kuri ir bijuši bagāti, bet kuri ir kā svētīgi piemēri mums atstājuši, ka Dievs arī to ir varējis svētīt. Bet katrā ziņā Jēzus saka, tas ir izaicinājums, un nevelti saka, ir vairāk izaicinājumu. Jā, ir vara, ir nauda, ir vīrietim tās ir sievietes, jā, pret ko ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Un es ticu, ka ja Dievs kādam cilvēkam arī dod iespēju pelnīt, ja Dievs viņam ir uzticējis kādu mantu, un ja cilvēks apzinās, ka tā joprojām nav viņa, bet tā ir Dieva manta, jeb Dieva nauda, tad viņš var būt par svētīgu daudziem, un viņš var būt nesautīgs daudzās lietās, ko viņš dara. Es gribētu vēl šim jautājumam pievienot vēl, kas ir arī ļoti cieši saistīts, jo labklājības evaņģēlijs jau nesludina tikai to, ka visiem jābūt bagātiem, bet tur iet runa arī par to, ka visiem ir jābūt veseliem. Un te bija arī viens tāds jautājums, kāds varētu būt izskaidrojums tam, ka ir draudzes arī Latvijā, kur pārdabiskas dziedināšanas notiek ļoti bieži, bet lielākajā daļā draudžu mūsdienās nenotiek šādas dziedināšanas. Vai nav jāuztraucas, ka lielākā vairumā draudžu nenotiek dziedināšanas, kā ar draudzēm nav kaut kas kārtībā? Jo pēc Bībeles būtu jābūt dziedināšanām. Redziet, ja mēs skatāmies Bībelē, tad mēs tur varam atrast, ka nav jau tā, ka visi cilvēki tiek dziedināti. Mēs lasām par apostolu Pāvilu, kurš to darīja. Viņš uzlika rokas slimajiem, un slimie tika dziedināti, bet mēs lasām 2. Timotejam 4:20, tur ir, kad viņš atrodas Miletā, viņš kādu cilvēku Trofimu tomēr atstāja neveselu. Un arī Timoteju viņš nedziedina. Un mēs Bībeli lasot varam saprast, ka Dievs jau nav apsolījis, ka viņa bērni zemes dzīves laikā tiks izdziedināti no visām slimībām. To mēs nekur Bībelē neatrodam, un mēs tāpat neatrodam to, ko sludina šī pilnā evaņģēlija, labklājības evaņģēlija piekritēji, ka slimība vai veselība, tas norāda uz tavu garīgo temperatūru, cik tuvu tu esi vai cik tālu tu esi ticis savā garīgajā dzīvē. Šajā ziņā Dievs ir suverēns, un mēs esam kā draudze arī aicināti lūgt un aizlūgt, un Dievs šodien lieto arī ārstu rokas, lai dziedinātu cilvēkus. Un te es gribu atgādināt, jo bieži vien mēs šodien dzirdam, ir svarīgi, lai ir šī dāvana dziedināt vai vēl kāda dāvana. Ja mēs Bībeli lasām, tad mēs redzam, ka šīs garīgās dzīves indikators jau nav šī garīgā dāvana, bet šis indikators ir gara auglis. Pēc viņu augļiem jums būs tos pazīt. Jēzus to vairākas reizes uzsver. Bet
Ir arī kādi brīdinājumi. Un es negribu daudz viņus varbūt šajā brīdī citēt, bet Bībele runā par to, ka pēdējos laikos notiks brīnumi, kuri nebūs no Dieva. Arī dziedināšanas, kuras nebūs no Dieva. Un Bībele saka, Mateja 24:24, uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. Un tas mums, mīļie draugi, liek būt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Es nenoliedzu, ka Dievs var dziedināt. Dievs to dara. Dievs to dara caur draudzes aizlūgšanām. Es ticu, ka Dievs lieto arī cilvēkus, lai citus dziedinātu. Bet būsim uzmanīgi. Uzstāsies daudzi viltus kristi un viltus pravieši. Paldies. Raimond, vai būt lēnprātīgam nozīmē ļaut citiem kāpt sev uz galvas? Labs jautājums. Jā. Bet pirms es atbildu par lēnprātību, es gribu atgriezties pie otrā jautājuma, kur es izlaidu papildus jautājumu, kādai vajadzētu būt katra kristieša dzīves jēgai. Par dzīves jēgu, patiesībā, kad es domāju par to, es domāju par radīšanas stāstu. Iesākumā Dievs radīja zemi un visu, kas ir uz zemes, un lopiņus, un arī cilvēku. Vai jūs atcerieties, kā viņš radīja cilvēku? Viņš to radīja pēc savas līdzības. Un tad, kad es domāju par šo pantu, Dievs radīja mani pēc savas līdzības. Tas liek uzdot jautājumu, tad kā man dzīvot? Ko nozīmē dzīvot pēc Dieva līdzības? Man liekas, tas ir tas, ko Dievs grib, ka tu šīs zemes dzīvo kā tāds Dieva atspulgs. Tu šīs zemes dzīvo, kas pēc Dieva līdzības, jo tādu Dievs tevi radījis. Lūk, man liekas, arī tā ir jēga, ka visu, ko tu dari, tu pagodini Dievu. Matejā, es atvainojos, Jāņa 15:8, Jēzus saka, un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļus un kļūsiet mani mācekļi. Un tas ir tas, ko Jēzus saka, kā mēs pagodinam Dievu, kad mēs nesam daudz augļus. Un ka viss, ko tu dari ar savu dzīvi, ir pagodināt Dievu. Vai būt lēnprātīgam nozīmē ļaut citiem sev kāpt uz galvas? Kad es domāju par lēnprātību, un mēs esam runājuši par to, un es tiešām iesaku apskatieties, ja paklausieties svētkrunu no Kalna svētrunas, ja izejiet cauri Bībeles studiju materiālam par lēnprātību, ļoti, ļoti labs. Un man liekas, ka, kad es skatos uz Jēzus dzīvi un redzu, Jēzus ir lēnprātīgs. Un kā tas izpaudās? Viņu izsmēja, uz viņu spļāva, viņš tika apkaunots, viņš tika sists un mocīts. Un bieži vien tu redzi, ka tā reakcija ir klusums. Un tu redzi, ka Jēzus, kurš ir Dievs, nāk uz šo zemi, viņš neko neatbild. Un tu redzi, ka tā nav vājuma pazīme, bet tas ir spēks. Tas ir ļoti liels spēks. Ciest par taisnīgām lietām. Ja tas nozīmē kāpt uz galvas, tad jā, lēnprātība nozīmē ļaut citiem sev kāpt uz galvas. Taču, ja šis jautājums nozīmē, ka kāds cilvēks aizskar Dievu, apkauno Dievu, un mēs redzam, ka arī tas ir tas, ko Jēzus dara, kad viņš parasti klusē, bet kad Dieva gods tiek aizskarts, viņš nostājas pretī un viņš atbild tieši, jo viņš neļaus, ka Dieva gods tiek aizskarts. Bet
Jā, ja es pareizi saprotu šo jautājumu, vai būt lēnprātīgam nozīmē ļaut citiem sev kāpt uz galvas. Tas ir jautājums, ko tas nozīmē sev kāpt uz galvas. Bet mēs redzam no Jēzus piemēra, kā viņš reaģēja un kā viņš kontrolēja to savu spēku, kā viņš varēja darīt daudz citādi. Paldies. Tālāk, Markus, vai kristiešiem būtu jāievēro gavēnis? Cik bieži un kā šim gavēnim būtu jāizpaužas? Vai tas nozīmē neēst kaut kādas konkrētas lietas, piemēram, gaļu, šokolādu, kafiju? Es ēdu šīs lietas, bet es atkal atgriezīšos uz Kalnu svētkrunu, un tur mēs runājām arī par gavēšanu, ja jūs atceraties. Bībelē tikai vienu reizi ir pavēlēta gavēšana. Tas ir 3. Mūzu 16, un tas tika darīts, kā ar to tika iestādīts tā saucamais Jom Kipūr, jeb salīdzināšanas diena, kas bija Izraēla svētku diena, kur viņi nāca kopā un izsūdzēja savus grēkus, un tajā dienā Dievs teica, tajā dienā jums nebūs ēst. Bet tas ir ceremoniālais likums, un ja jūs atceraties, ko mēs atpakaļ runājām, ja, tad ceremoniālo likumu Dievs Kristus ir piepildījis, un viņš vairs nav spēkā mums. Un tāpēc, piemēram, Kolosiešiem 2.16 ir teikts, tad lai neviens jūs netiesā par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām vai jaunmēnes svētkiem vai sabatu. Ja, šeit ir skaidri pateikts, jums neviens jums vairs nedrīkst teikt, kad Dievs ir jums pavēlējis, ka jums būs tur tad un tad gavēt. Un Jesajas 58, Dievs pat saka, ka jūs gavējāt un jūs to visu darījāt, un jums tiešām liekas, ka man tas viss patika? Vai jums nešķiet, ka daudz svarīgāk ir tas, kas nāk jums no sirds? Tas, ka jūs rūpējaties par tiem, kuriem iet grūti, un te viņš uzskaita vairākas lietas. Un tāpēc tai gavēšanai viņai vajadzētu būt tādai, kas nāk no sirds. Gavēšanai ir jābūt tādai atbildēji uz manu sirds nostāju. Ja, savā ziņā vēderam vajadzētu reaģēt uz manu sirds stāvokli. Līdz ar to es teiktu, ka gavēšana ir vairāk kā tāda dabīga lieta, kad tu vienkārši jūties tā, ka tu nemaz negribi ēst. Tu jūties tā, ka tu gribi domāt par kādām daudz svarīgākām lietām. Un tāpēc jautājums, vai gavēšana nozīmē atteikties no gaļas uz kādu laiku, vai no šokolādes, vai no kafijas, un varbūt pat ne pavisam, bet uz, piemēram, vienreiz nedēļā. Es teiktu, ka nē, es to sauktu drīzāk par diētu. Ja? Tā nav gavēšana, tas ir vienkārši man kaut kādu iemeslu dēļ. Es tagad atteikšos no kaut kā, varbūt tas pārāk apaļīgs kļūst, tāpēc man vajag atteikties. Visādi iemesli var būt, bet tā gavēšana, kas ir bībeliskā, tur tā ir reakcija uz kaut kādām lietām, kas ir notikušas, vai tu gaidi no Dieva kādu atbildi. Un tāpēc arī gavēšanai ir jāiet roku rokā ar lūgšanu. Ja, mēs Bībelē redzam visur, kur ir gavēšana, piemēram, tur cilvēki lūdz kaut ko no Dieva. Tu vari lūgt bez gavēšanas, bet tu nevari gavēt bez lūgšanas. Un noklausieties svētrunas, kas ir mums bijušas arī mājaslapā par gavēšanu, tur, man liekas, ir arī tā labi izskaidrots. Jā. Paldies. Tālāk jautājums Ģirtam. Tāds jautājums, kas man arī drusciņi sāpīgs. Ja? Mēs visi cilvēki ļoti daudz runājam. Bībelē ir teikts, ka mums par katru vārdu būs jāatbild, kā to izprast. Vai arī par ikdienas sarunu valodu. Dažkārt nespējam visam izsakot, ko runājam, piemēram, kad jokojam. Un jautājumu uzdevējs saka, ka īpaši daudz to dara arī harizmātiskajās draudzēs. Jā, tas ir tiesa, kā mēs cilvēki daudz runājam. Man gan mājās sieva saka, tu nerunā. Un viņi gribētu daudz vairāk, lai es runāju, bet tad es atgādinu, un es kādreiz, man liekas, arī draudzē to es teicu, vai ne, ka sievietes dienā izrunā 3 reizes vairāk vārdus nekā vīrieši. Un, jā, tā ir.
šodienas apstākļos mēs īpaši daudz redzam, ko spēj darīt tas, ko mēs izrunājam. Mēs šodienas apstākļos runājam par informācijas karu, vai ne? Kad mēs izplatām dažādas lietas un tas sacītais vārds iespaido mūsu domāšanu, iespaido mūsu rīcību. Jautājumā bija teikts, ka Bībelē ir teikts, ka mums par katru vārdu būs jāatbild. Un es apskatījos Bībelē, un tur ir teikts, kur Jēzus saka Mateja 12:36, es jums saku par ikatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Un tad ir jautājums, kā tad izšķirt to, kurš ir veltīgs vārds un kurš nav veltīgs vārds. Jo, ja nemaldos, Salamans saka, ka labs vārds teikts īstā laikā ir ļoti vērtīgs. Un mēs kā cilvēki savā dzīvē arī droši vien to esam piedzīvojuši, ka kāds mums iedod kādu labu padomu īstajā brīdī, tad tas tiešām par to mēs esam tieši ļoti pateicīgi, vai ne? Bet tas veltīgais vārds, es to saprotu tā, ka tas varbūt ir tāds neauglīgs vārds, ko mēs bieži vien pasakām, un mēs zinām, tas nedos nekādus rezultātus. Es domāju, mūsu garīgajā dzīvē arī varbūt mēs varam izrunāt 100 un 1000 vārdus, bet bieži vien varbūt tas, ka mēs kaut ko labu izdarām vai vienkārši uzsmaidam tam cilvēkam, tas padarīs daudz vairāk. Šo veltīgo vārdu mēs varētu apzīmēt arī ar liekulīgu vārdu, vai ne? Kad mēs skatāmies, kad gājām cauri Kalnu svētkrunai, mēs tur redzējām, ka Jēzus ļoti asi vērsās pret tiem, kuri bija liekuļi garīgajā ziņā. Un es domāju, tā ir lieta, no ko mums vajadzētu uzmanīties un izvairīties. Un tajā pašā Kalnu svētkrunā Jēzus saka, jūsu vārdi, lai jūsu jā, lai ir jā un nē ir nē. Tā kā es domāju, tas, ka mēs runājam, mums ir jāapzinas, ka tam, ko mēs pasakām, tam var būt arī sekas. Un vai mēs nedrīkstam jokot? Drīkstam jokot. Un ir labi, ja mēs varam arī tad pasmaidīt par kādām lietām. Es domāju, protams, ja šeit tiek pieminēts, ka īpaši daudz to dara draudzēs, es domāju, garīgā dzīve ir arī pietiekoši nopietna, bet arī garīgajā dzīvē ir pietiekoši daudz lietas, par ko mēs varam smaidīt, vai ne? Un tāpēc, kādu joku pateikt draudzē, es domāju, tas nav nekas slikts, un tas pat būtu labi, ja tas palīdz varbūt kādreiz pamosties un palīdz varbūt aiziet kādas drūmas domas mums projām. Bet tam blakus ir arī vēl kāds jautājums, un tas ir par aprunāšanu. Kur robežojas līdzdalījums un jau neslaus celšana vai tiesāšana? Kurā brīdī, kad mēs runājam ar kādu, par kādu, sākas aprunāšana? Ja runājam par aprunāšanu, tad Bībelē ir ļoti skaidri teikts, neaprunājiet brāļi citu. Kas savu brāli aprunā vai brāli tiesā, aprunā likumu un tiesā likumu, bet ja tu likumu tiesā, tad tu neesi likuma darītājs, bet soģis. Redziet, Bībele dod arī ļoti labas padomas, lai mēs izvairītos no aprunāšanas. Bieži vien jau tā aprunāšana rodas tad, ja mēs redzam, ka kāds cilvēks kaut ko ne tā dara, vai ne? Un tad mēs sakam kādam, tas ir tāds,
Un tas cilvēks dzirdot no mums, pēc tam iet pie nākošā un saka, tu zini, tas ir tāds un tas ir šitāds. Un tur jau pavisam citāda tā informācija nonāk. Un tāpēc Bībele saka, ja tavs brālis grēko, ja tavs brālis dara kaut ko sliktu, tad ej un runā ar viņu zem 4 acīm. Ej un pasaki viņam. Un ja mēs pie tā piedomātu, tad droši vien mēs ļoti labi spētu izvairīties no šīm aprunāšanām. Un vai ir tāda labā aprunāšana? Es domāju, es nezinu, vai to var nosaukt par labu aprunāšanu, un ir slikta aprunāšana, bet ja mēs runājam ar kādu par kādu, un ja mēs redzam šī cilvēka vajadzību, un ja mēs sakam tam otram cilvēkam, man liekas, tam cilvēkam vajag, ka kāds viņam palīdz, un mēs cenšamies parādīt to situāciju, varbūt tam cilvēkam nemaz nezinot, ka par viņu tas tiek runāts, un ja šo informāciju uzzinot, mēs varam tam cilvēkam palīdzēt, varbūt tad mēs to varam teikt, tā ir tā labā aprunāšana, vai ne? Bet katrā ziņā, es domāju, runāt slikti par cilvēku nekādā ziņā nav labi, un no tā vajadzētu censties izvairīties. Paldies. Tālāk, Raimond, ko nozīmē staigāt garā? Praktiski. Praktiski. Kas par jautājumu? Beidzot praktiski, vai ne? Noklausieties svētrunu par gara augli. Tāda varētu būt viena no atbildēm. Bet man liekas, tas ir tā lieta, ko svarīgi atcerēties, ka pirmkārt Dieva gars ir tas, kurš dara mūs dzīvus. Un to ir svarīgi atcerēties, ka tas ir Dieva gars, un to mēs, un kad Dievs ienāk, satiek tevi, kad Dievs tevi atrod, ienāk tavā dzīvē, viņš veido tevi par jaunu cilvēku, jaunu radījumu, ko mēs saucam par jaunpiedzimšanu, piedzimšanu no augšienes. Un tad, kad Dievs tev iedod savu garu, tad piedzimst šis jaunais cilvēks ar jaunām vēlmēm. Un vēstulē Galatiešiem mēs lasām par to, kas tad ir tie miesas darbi, vai ne? Un to miesas darbu uzskaitījums ir daudz. Tur netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, aprunāšana, greizsirdība, ķildes, dusmas, patmīlība un tā tālāk un tā tālāk. Un viss, kas ir pretējs, tā ir staigāšana garā. Praktiski, vai ne? Bet man liekas 22. pants, kur teikts, bet garā auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Es uzdotu jautājumu, kā ir tavā dzīvē ar mīlestību? Kā ir tavā dzīvē ar mieru? Vai tev ir miers ar Dievu? Vai tev ir miers ar cilvēkiem, ar brāļiem, māsām? Kā ir ar prieku? Vai tu esi izturīgs? Krietnums, kā ir ar labestību, vai tu esi uzticams, vai tu esi lēnprātīgs. Un man liekas, tad, kad tu sāc domāt par šīm lietām, tu savā ziņā sāc rast sev atbildi, kad staigāšana garā ir, kad manā dzīvē izpaužas šie augļi, ka tie ir tā kā praksē. Vai ne? Bet ja jūs redzat, kā Markus jau minēja, ka pirmais garā auglis ir mīlestība. Un ja jūs redzat, 18. pants saka, ja gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības. Tas nozīmē, jūs neesat vairs zem likuma, zem bauslības. Bet 14. jo visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā, un proti mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un redz, tā ir mīlestība. Ka mīlēt vienam otru, mīlēt brāļus un māsas, dzīvot mīlestībā. Un man liekas, ir tāda lieta, ka un ir jāsaprot, ka mēs nedaram šīs lietas ar domu, kad ja es sākšu to darīt, tad gars man kaut ko dos.
Bet man liekas, tai attieksmei, tai staigāšanai garā būtu jābūt tādai, ka tu nāc pie Dieva un saki, Dievs, es pats to nevaru. Un Jēzus saka, jūs bez manis neko nevarat izdarīt. Atcerieties salīdzinājumu koks un zari. Bez manis jūs neko nespējat darīt. Un tāpēc man liekas, tās lietas, kas ir svarīgi darīt, ir tev ir jālūdz. Tev ir jālūdz. Tev ir jābūt lūkšanā, kad tu lūdz, kā psalmists to saka, radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Dievs, dod man to. Tu esi lūkšanā. Cilvēks, kas staigā garā, viņš ir cilvēks, kas lūdz. Ticība ir ļoti svarīga lieta, kad tev ir jāuzticas tam, ko Dievs ir teicis savā garā. Tev ir jātic, un tā ir viena no svarīgām lietām garīgam cilvēkam. Un vēl viena svarīga lieta ir, tev ir jārīkojas. Ja tu esi lūdzis, un Dievs tev ir devis atziņu, tu esi sapratis, tad tev ir jārīkojas, tev ir jādara. Tev ir jāstaigā tā. Jo redzi, ir šis cilvēks, ir šis garīgais cilvēks un šis miesīgais cilvēks. Ja garīgās vēlmes uzvar, tad tu staigā garā. Ja nē, tad nē. Garīgs cilvēks ir pateicīgs cilvēks. Un viņš redz to skaisto Dieva darbu, ko viņš ir darījis, un viņš pasakās, Dievs, paldies par to, ko tu dari manī. Viņš ir pateicības pilns. Bet man liekas, tā visaptverošā tā ir mīlestība, kas izpaužas tik daudzās lietās. Bet viena svarīga lieta, kad es domāju par šiem jautājumiem, reizēm mums tā vēlme ir iedod man formulu, pasaki to, un tas, ok, es to daru, vai ne? Bet 1. Korintiešiem 13 saka, ja tu pārdotu pat visu savu mantu un tur atdotu nabagiem un tā tālāk, bet tev nav mīlestības, tad tu neesi nekas, tukša skaņa. Man liekas, tāpēc ir svarīgi, ka nevis tikai informatīvi uzzināt, kā izskatās mīlestība, kā to darīt, bet ka tu ar tādu patiesu vēlmi vēlies un dzenies pēc tā, kā tad mīlestība ir praktiski dzīvē. Kā tas ir mīlēt. Un kad tu dzenies pēc tā, man liekas, tad tā ir staigāšana garā. Un kad tu to darīsi, tu sapratīsi, es pats to nespēju. Un tad šis cikls sākas no jauna. Dievs palīdz man. Man vajadzīga tava palīdzība. Un tas ir tas, ko gars dara cilvēkos. Gara auglis ir augstākā gara izpausme, ja tā varētu teikt. Citi saka, apsties, kāda man ir gara dāvana, es spēju darīt to un to, bet ja tev nav mīlestība, ja tu neesi lēnprātīgs, ja tev nav šis gara auglis, tad tas ir nekas. Es ceru, ka es skaidrāk to varēju izskaidrot. Paldies! Paldies! Mums pietiekami daudz laika ir vienam jautājumam. Un tāpēc, Markus, tev īpaši liels spiediens, visi atcerēsies to, kā tu atbildēji, vai ne? Vai tiešām mums nav jālūdz svētais gars? Kāpēc? Turklāt ir arī tāda dziesma, svētais gars, ak nāc. Jā, mēs šo esam, es zinu, ka es to esmu pieminējis, Raimunds to ir pieminējis svētumās, un, protams, svētais gars ir viena no 3 Dieva personām, un Dievu mēs pielūdzam, un tāpēc mēs varam viņu pielūgt, un mēs varam viņu arī lūgt. Bet problēma ir tā, ka Bībele nekur mums to nemāca darīt. Ja, un Bībele nedod nevienu reizi piemēru, kur kāds nāktu un lūgtu pašu svēto garu. Un tu drīksti lietas darīt kā kristietis, bet, ja tev interesē tas, ko Bībele saka, un Bībele ir Dieva vārds, Bībele ir Dieva viedoklis, tad tev vajadzētu arī rūpēties par to, kā tad Dievs redz šo jautājumu. Un tas, kā Bībele pasniedz vispār šo lūgšanas tēmu, ir tā, ka mēs lūdzam Tēvu caur Jēzu, viņa vārdā, ja, svētā gara spēkā. Mēs lūdzam Tēvu caur Kristu, svētā gara spēkā. Un mēs varam atvērt, ja jums ir Bībeles Jāņa 16:23, tur ir teikts,
kur Jēzus saka, tajā dienā jūs man vairs nejautāsiet neko. Patiesi es jums saku, ko vien jūs tēvam manā vārdā lūgsiet, viņš jums dos. Ja? Viņš saka, jūs, kristieši, ko jūs tēvam lūgsiet manā vārdā. Tas ir tas viņa viedoklis par to, kā vajadzētu izskatīties lūgšanas tai formai. Ja? Un tad, kad mācekļi nāk, viņam jautā, kā mums lūgt, ko viņš saka? Viņš saka, mūsu tēvs un tā tālāk. Vai ne? Un mēs varam uzlikt, ja tu vari uzlikt to pantu, ja? Redzēt, 1. Korintiešiem 8.6 ir, manuprāt, tāda ļoti laba raksturvieta, kur var redzēt šo, jo tur ir teikts tā, mums ir viens Dievs, Tēvs, no kā ir viss, un viens Kungs, Jēzus Kristus, caur kuru ir viss. Un es speciāli iezīmēju ar pelēko to fonu, lai mēs redzam, kā tas baltais teksts izceļās, ja, kad Tēvs no Tēva nāk viss. No Tēva nāk viss, un tas viss nāk caur Kristu. Ja, pat pasaule tika radīta, un viss labais, ko mēs saņemam, tas viss nāk no Tēva, bet tas viss ir radīts caur Kristu, un Kristus to ir darījis Svētā gara spēkā. Un tāpēc, piemēram, Jūdas vēstulē par Svēto garu attiecībā uz lūgšanu ir teikts tā, Jūdas 1. nodaļas 20. pantā. Bet jūs, mīļotie, uzceliet sevi kā namu savas ticības svētumā un svētajā garā lūgdamies, saglabājiet sevi Dieva mīlestībā. Ja? Svētajā garā lūgdamies, angļu tulkojumos ir teikts praying in the Holy Spirit. Tas nozīmē, iekš svētā gara tu lūdzies, nevis praying to the Holy Spirit, nevis lūdziet svētajam garam. Ja? Tāds ir tas princips, ko Bībele dod. Un, piemēram, tas iespējams populārākā raksturvieta ir Romiešiem 8.26, ko arī tie, kuri mēģina varbūt uzsvērt to, ka mums vajag lūgt Svēto garu, viņi bieži vien citē šo raksturvietu. Tur ir teikts, tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Ja, un tur parasti tad vēl pievēl klāt, kad redz tās bezvārdu nopūtas ir tās mēles, tā lūkšana mēlēs. Kaut gan te ir teikts bezvārdu nopūtas, nevis vārdu nopūtas mēles. Vai ne? Tātad Svētais gars pat šeit rakstīts, viņš nāk mums palīgā. Mēs lūdzam caur Kristu Tēvu, un viņš ir tas, kurš nāk palīgā, kurš to visu, tam visam iedod, ja tā var teikt, tādu enerģiju, lai tas tiešām arī notiktu, lai pat ja mēs nemākam, mēs nepareizi izsakam kādus varbūt lūgumus, viņš tomēr to visu nosūta caur Kristu Tēvam. Un varbūt tāds bišķi banāls piemērs, bet es to redzu tā tīri vizuāli tā, ka mēs stāvam šeit un tur priekšā ir noliktava, kuras īpašnieks ir Dievs, Tēvs. Viņam ir visas tās lietas, kuras mums vajag dzīvē, kuras mēs lūdzam no viņa. Viņš ir tas, pie kura tas viss ir. Bet, lai mēs no viņa dabūtu šīs lietas, mums ir vajadzīgs kurjers, un tas kurjers ir Kristus. Ja, mēs viņu nosūtam, jo mēs zinām, ka Kristum ir pilnvaru un viņš pie Tēva dabūs to, kas mums ir vajadzīgs no Tēva. Bet Kristus kurjera transporta, ja tā var teikt, dzen degvielu, un tā degviela ir Svētais gars. Viņš ir tā enerģija, kas dara šo darbu. Un varbūt šis piemērs nav labs, jo Svētais gars ir persona, nevis degviela, ja? Bet tas piemērs, es domāju, parāda to, ka mums nav jākoncentrējas to, ka mēs lūdzam Svēto garu, bet mēs lūdzam Tēvu, jo mēs no viņa saņemsim. Un mēs to darām caur Kristu. Mēs lūdzam tā, lai tas būtu Kristus vārdā. Tas nozīmē Kristus personā, saskaņā ar visu, kas viņš ir. Un, jā. Un tā kā Raimunds teica, ka Svētais gars ir tas, kurš izgaismo Kristu, nevis, ka viņš ir tā centrālā persona. Un tāpēc man ir prieks, ka mēs esam arī draudze, kurā Kristus ir centrā, nevis Svētais gars centrā, kā tas mūsdienās tiek arvien vairāk varbūt virzīts, kad Svētais gars ir tā centrālā persona. Nē, Kristus ir, mēs esam kristocentriski draudzi, un tāpēc mēs lūdzam Tēvu caur Kristu. Paldies. Tad es aicinu mācītāju teikt kaut ko vēl. Jā, redzat, nemaz tik viegli mums neiet, un mēs bijām plānojuši daudz vairāk jautājumus šodien atbildēt, bet tas laiks, diemžēl, ļoti steidzas, un tas tikai rāda to, ka, acīm redzot, mums vēl būs kāda reize
jāņem īpaši, vai tas varētu būt sadraudzības brīdis pēc dievkalpojuma, kad mēs turpinām šo jautājumu atbilžu sēriju. Kādus jautājumus mēģināsim atbildēt arī katrā dievkalpojumā, uz kādu jautājumu dot atbildi. Jautājumi ir ļoti dažādi, un es esmu pateicīgs, ka tikpat, cik jautājumi ir dažādi, arī mēs, kas stāvam jūsu priekšā svētdienās un sludinām evaņģēliju, sludinām Dievu vārdu, arī mēs esam ļoti dažādi. Jā, es apzinos, ka es esmu draudzes aicināts kā mācītājs, un paldies, ka jūs to esat darījuši un man aicinājuši. Es apzinos arī to, ka mans uzdevums ir rūpēties, lai draudzei tiktu pasniegta veselīga mācība, un pēdējā laikā man īpaši daudz ir bijis jādomā par to, ka mans uzdevums ir arī rūpēties, lai būtu cilvēki, kas šo veselīgo mācību var dot draudzei. Un, jā, man ir labi palīgi. Es pateicos Raimondam, Markum, paldies Kārlim, kurš nu jau ir pastāvīgā dzīvē. Esam palaiduši viņu, un viņš uzsāk kalpošanas semināru draudzē. Bet tā ir īpaša privilēģija, un es domāju, arī draudzei to vajadzētu novērtēt, ka ir cilvēki, kuri ir gatavi uzņemties atbildību, un ir cilvēki, kuri ir gatavi to, ko Dievs viņiem uztic, viņi ir gatavi par to stāstīt, mācīt un palīdzēt. Un es, protams, apzinos, ka man kā mācītājiem jau ir visa atbildība, un ja kaut kas mums noiet greizi, tad atbildība jau, protams, ir man, vai ne? Bet mēs kopīgi mācamies. Un es atceros savu sākumu, es esmu jau draudzē, kalpoju draudzē jau vairāk kā tūlīt būs 30 gadi. Un es šad un tad palūkojos savās svētrunās, kā es sāku, kā es sludināju. Un tad es domāju, kā es tā varēju teikt. Dievs arī man ir mācījis, un es vairāk kārt esmu to uzsvērs. Es neesmu teologs. Es esmu vienkārši puika, kuru Dievs aicināja sludināt. Sākumā es pats par to brīnījos, bet Dievs ir devis gudrību un arī tādu vēlēšanos apliecināt Kristu un pasludināt Dievu vārdu. Un paldies, ka mēs varam darīt to kopā ar tevi, Marku, ar tevi, Raimond, un paldies arī Jānim par šo uzņemšanos vadīt šo brīdi. Jā, es domāju, mēs varam piecelties kājās un noslēgt šo ar lūkšanu.